Tātad laba diena, kanāls Darbnīca, puiši un meitenes. Nu, redz, ko man ir komentārs, ja, kad katram cilvēkam savu ticību, savs dievs. Tā tas pirmkārt nav, ir tikai viens dievs, kas radīja visus cilvēkus, un es tagad negribu izplūst tajā visā. Un tas ir taisnība, kad tik tālu, ka katrs ir izdomājis savu dievu un savu, Jēzus, kas saka, pret Jēzu, ja skatās, tad tie ir elku dievi un izdomāti un blā, 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 un šobrīd ne par to, bet par to otro daļu. Reku puisis saka, spriest pēc Bībeles par pašreiz notiekošo. Tātad, puiši un meitenes, gribu jums ieteikt. Kā lai es jums pasaku, jā, mana kristietība ir, nezinu, tur 30 vai cik gadus gara, jā. Jā, 30 gadus gara, un pa 30 gadiem, ko es esmu noskatījies, noklausījies, cik izlasījis rakstvietas, un cik bijis semināros, un cik konferencēs, un kuru, un ko, un kristīgā radio, un tur, un šur, un visur intervēts, un ņēmies, un sludinājis draudzēs, zēnu meitenes 30 gadi, tas ir, tas... Saprotiet, tas ir jāizdzīvo, tā ir mana dzīve, bet vienkārši, ko es jums uz ātro gribu teikt, kad tas it kā jā, ja cilvēks reku ir neticīgs, jo šis puisis, vai, visticamāk puisis pēc šitā te, pēc nosaukuma, pieņemsim, ka puisis, jā, nezin rakstus, nezin Bībeli, nezin Jēzu, jā, bet tādi ir daudz iespējams. Ļoti daudz, jo tāpēc, ka tad, kad es šaušu tos politiskos visādus te ielieku, ja, un pieminu kaut kādus tur Bībeles lietas, tad man tur, jā, pēc tiem komentāriem var saprast, ka cilvēki, kā mēs teiktu, pasaulīgi cilvēki, pasaules cilvēki, taču es arī biju, es pie Kristus nācu kaut kādā tur, ka man bija 20 tur, neatceros tie 2, 3, 4 gadi, kaut kāds 5 gadi, var cikot, ka man bija bišķi pār pa 20 gadiem. Un pirms tam es taču arī visu mūžu dzīvoju kā neticīgs cilvēks un neko nezināju, ja? Tikai rīts vakars, tur atkal skola un armija un tas un kā es saku, pačurāt un pakakāt un kaut kādu seksu, keksu un visas lietas, ja, un tā dzīve ritēja, ja? Vai ne? Tupi, truli, sekli, ja? Bezdievīgi, tāds es biju. Bet tā, kad es, kad lēnām sāku pieslēgties un Bībele, un kas ir Jēzus, un kas ir Dievs, un kas ir grēks, un kas Dievam patīk, un kas nepatīk, un ka debesis un elle, un kas nokļūs tur, un kas nokļūs tur, un kas tur nenokļūs, un savukārt kas atkal tur nenokļūs, un kāpēc nenokļūs, un visu, un čin sāc raksties, un lasīt, un interesēties. Protams, tagad ir pagājuši tik daudz gadi, ka tagad ir tāds, es uzskatu, ka tas YouTube ir kaut kādu arī zināmu, jā, mēs varam teikt, ka tur internets atkarība, visi tur kaut kur sēž kaut kādos Facebookos, jā, ir sliktās lietas tam visam, bet arī ir labās lietas, ka tajā YouTube'ā, piemēram, ir pilns ar, kad YouTube'ā ir pilns ar šitiem, kristiešu raidījumiem visādās valodās, jā, svētrunas un Bībeles tekstu skaidrojumi. Lūk, ko es varu visiem ieteikt? Jā, protams, es nezinu, vai latvieši jaunieši saprot krievu valodu, jā? Vai latviešu jaunieši saprot krievu valodu. Bet, ja saprot, un vispār kāds, kas saprot krievu valodu, un viņam interesē šīs lietas par to, kad reku rakstīts, kad par to, kas notiek Bībelē, ja, pašlaik, kas notiek pasaulē pašlaik, kad ķipa, reku, ja, pēc Bībeles. Mīļie cilvēki, piemēram, es jums pareklamēšu, es jau esmu reklamējis, ir tāds kanāls, klausaties, Evangelije v последнее время. Tātad latviski tas būtu evaņģēlijs pēdējos laikos. Ja, un kanāla īpašnieks ir Igors, viņš ir ticīgs kristietis, bet interesantas viņam ir saknes. Māte viņam ir ebrejiete un tēvs musulmanis. Ja? Un viņš ir nācis pie Kristus un vispār dzīvo Amerikā, dzimis laikam Gruzijā. Tur interesants viņa stāsts dzīves ir. Viņam ir tādi forši šitie visi video. Ja jūs saprotiet krieviski, tad ejiet un skatāties. Tur ir viss izstāstīts. Es nesaku, ka viņš ir vienīgais un ģēnijs un pats labākais un pats pareizākais, ja? Bet es, protams, latviešu valodā maz skatos, jo latviešu valodā ir maz kaut kādi skaidrojumi. Latviski vēl varu parekomendēt. Tad reku kristīgā radio skatīties visus tos
kristīgā radio, saucamo televīziju YouTube, ja, kur ir Juris Doveiko, ja, kur piedalās Juris Doveiko, gan viens pats, tā kā ar Talbergu kopā, vai ar bīskapu Jāni, vai pārsvarā Doveiko ir ar bīskapu Ozoliņkeviču Jāni. Tāpēc viņš latviski visāda veida raidījumus skatāties un vecus, tur 5-10 gadi garumā, var sakot, izskaidros jums to visu. Tāpēc, ka es šobrīd tik varu apgalvot un cilvēks atkal, saprotiet, tas ir garš stāsts, ja? Tas ir garš stāsts, tas ir jāliek kopā puzlē, ja? Ja kādam, kā jau es vakar rakstīju, vai kad es tos video, ka pasaulē paliks 10 lielvalstis, ja? Kā es to zinu, kur tas ir rakstīts? Šitas cilvēks, ja tagad paskatītos uz manīm un teiktu, kā tu zini, kādas 10 lielvalstis, sakal tu, kur tur, ko tur, ja? Tad šķiram augšā Bībeli, atklāsmes grāmatu, ieraugam, un tur ir pavisam tā nav rakstīts, ka paliks 10 lielvalstis. Tur ir rakstīts par 10, kas tur ragiem un zvērs un dzīvnieks un tur visādās tajās, tādās, nezinu, netieši, var sakot, es tagad arī neiešu tur Bībeles baigais spečuks naisu, lai nosauktu visus svešvārdus. Pirmkārt, jāsaprot, ka Bībele netika rakstīta latviski, tāpēc ir tulkota viņa no rekur, kas tur bija, grieķu valoda, ja, un kas tur aramiešu un kādās valodās viss tika rakstīts, tāpēc... tāpēc vienkārši tāda man atbilde ir, kad Bībelē tas viss ir, sākiet lūdzu interesēties, visi skatieties, jo es vienīgi, varu, tā kā mans kanāls nav tāds baigais tur, kā es kā skolotājs ņemu un velku rakstvietu ārā un baigi tur, skaidroju, ja, tad to dara citi un globālas lietas izstāsta, kā es iesaku visiem paskatieties Евангелие в последнее время. Tas ir viens no tādiem kanāliem, kuru es visu laiku skatos, kur cilvēks ļoti par šīm visām lietām stāsta, runā un ir arī daudzi arī visi citi, ja. Tāpēc galvenais ir lietojiet YouTube, rakstiet iekšā tad atslēgas vārdus, ja, un meklējiet skaidrojumus, ja, jo tie paši pareizticīgie, ja, es nesaku, ka visi visu izskaidro pareizi, bet arī tie paši pareizticīgie vienu otru paskatoties redzu, kad tieši tāpatās kaut kādas lietas saprot, kā mēs vasarasvētku draudzes, ja, kā protestanti, kā teiksim tā, šī virziena ticīgie, ja, tāpēc puiši un meitenes interesējieties, meklējiet, ja, un kādas lietas, ko, protams, nesapratīsiet no Bībeles, visi nesaprot uzreiz visu, tas ir garš, ilgs process, bet ja tā gribās uz ātro, pieņemsim, uz ātro, hop, tad rakstiet iekšā atslēgas vārdus un uziesiet uz kādu no video, vienīgi nebrīnieties, ka tur cilvēki var runāt kaut kādās, kā mēs teiktu, putniņu valodās, jo tur vajag daudz ko var nesaprast, neticīgs, pasaulīgs cilvēks, taču Bībeles terminoloģiju nezina, ja? Tā kā tā, meklējiet un jūs sapratīsiet no sērijas.